Staļins miris. Staļina mūsu vidū vairs nav. Tam grūti ticēt, ar to grūti samierināties. Šī vēsts izsauca dziļas sāpes padomju ļaužu sirdīs, miljoniem darba ļaužu sirdīs visā pasaulē. Kad 1953. gada 5. martā nomira Staļins, valstī sākās lielas pārmaiņas. Sākot ar 1954. gadu no ieslodzījuma Gulagā, labošanas darbu jeb koncentrācijas nometnēs, atbrīvoja ap 31 000 dzīvi palikušos Latvijas iedzīvotājus no abām izsūtīšanām. Cilvēki atgriezās mājās, taču bieži viņiem nebija kur palikt, jo gan dzīvokļus, gan mājas bija aizņēmuši citi. Grūti bija dabūt arī darbu, jo krimināllietā ierakstītie apzīmējumi politiski neusticams vai tautas ienaidnieks pavadīja viņus visu atlikušo dzīvi. Pie varas nāca komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Nikita Hruščovs. 1956. gadā viņš uzsāka destaļinizācijas politiku. Tas nozīmēja Staļina nelikumību un noziegumu atklāšanu. Hruščova runa komunistiskās partijas 20. kongresā bija zīme, ka totalitārismu stingrais tvēriens varētu atslābt, ka literatūra un māksla kļūtu brīvāka. Hruščova varas sākuma laiks tika nodēvēts par atkusni. Latvijā Hruščova atkusnī uzplauka jauna dzejnieku un rakstnieku paudze. Ojārs Vācietis, Vizma Belševica, Ārija Elksne un citi. Es ticu tam, ka cilvēks visu varens, viņš kosmosā vēl vienu soli spēris, ar viņa trases augstumu un šmaugumu, mūs pašus, mūsu zemi, mūsu spēku mērīs. Šodien prieks un jautrībā, sirdī meklē mājas, visus vieno draudzībā, laimē acis mirst. Šī politika netika pabeigta. Padomju sistēmas pastāvēšana nebija savienojama ar brīvās pasaules iezīmēm, kas uz īsu laiku ielauzās padomju īstenībā. Arī okupētās Latvijas politiskajā dzīvē 50. gadi bija pārmaiņu laiks, jo nomainījās komunistu paudze. No Padomju Savienības iebraukšo komunistu vietā varas kabinetos nāca neatkarīgajā Latvijā auguši cilvēki. Nacionāli komunisti uzskata, ka sociālisma celtniecībā ir jāņem vērā konkrētās zemes īpatnības, tradīcijas, kultūra, ekonomiskās attīstības līmenis. Nevis jāseko, teiksim, kaut kādam vienam no augšas noteiktam vai, teiksim, Maskavas vai Padomju Savienības modelim. Es biju saskatījis daudzus trūkumus un pat kļūdas, kas man nav pieņemami partijas darbā, bet es vēl neatteicos pilnīgi no partijas ideoloģijas. Man likās, ka vainīgi ir atsevišķi cilvēki, augstākie vadītāji, pat līdz pašam Staļinam, un varbūt arī pat kāds Hruščovam, bet kā partijas programma kā tāda būtu it kā arī Latvijai pieņemama. Nacionāli komunisti nekādā ziņā nevar uzskatīt par kaut kādu īpašu grupu, kurai būtu bijusi sava programma, sava kopēji kaut kādi mērķi un tam līdzīgi. Tie bija cilvēki, kuri atradās vadošos amatos un kuriem bija apmēram, līdzīgi priekšstati par to, kādā veidā Latvijai vajadzētu attīstīties, un kuri katrs savā darbības lokā centās arī šo attīstību veicināt. Viens, protams, bija, ka jaunu lielu rūpniecības uzņēmumu celtniecība Latvijā ir iespējama tikai tad, ja ir darba spēks uz vietas un ja izeivielas nav jāved no pārāk liela attāluma. Otrs bija valodas politika. Vēl viens būtisks virziens bija mēģinājumi ierobežot ārkārtīgi straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu Rīgā. Un ceturtais ļoti būtisks virziens, tas bija latviešu kultūras mantojuma rehabilitācija. 1959. gads nāca ar Latvijas nacionālu komunistu sagrāvi. Represijas skāra ap 2000 Latvijas komunistu. Mēs gribējām to brīvību, bet Hruščovs prasīja uzreiz tā, kas jūs īsti esiet? Ienaidnieks, jeb godīgs cilvēks? Ja jūs esat ienaidnieks, mēs jūs noslaucīsim no zemes virsmas. Ja jūs esat godīgs cilvēks, to jums vēl nāksies pierādīt. Rezultātā man 2 dienas apspried partijas centrālā komitejas birojā par it kā buršais, kā nacionālisma ideoloģijas paušana un pieņēma lēmumu,
kā man no visiem amatiem atbrīvot, un tikai vēlāk, ja tika izsaukts uz Maskavu un aizsūtīts pāraudzināšanā uz Vladimiras apgabalu, kur atrados 8,5 gadus. Nepaklausīgo nacionālu komunistu vietā Maskava iecēla sev uzticamus vīrus – Arvīdu Pelši, Augustu Vosu. Hruščova laikā turpinājās jau Staļina iesāktā padomju tautas veidošanas politika. Padomju Savienības vēstures fakti ir daļrunīgi, un komentārus neprasa. 1955. gadā PSRS izglītību varēja iegūt 55 dažādās valodās. 1988. gadā PSRS izglītību varēja iegūt 39 dažādās valodās. 1959. gadā 10,2 miljoni PSRS nekrievu iedzīvotāju uzskatīja krievu valodu par dzimto valodu. 1970. gadā 13 miljoni PSRS nekrievu iedzīvotāju uzskatīja krievu valodu par dzimto valodu. 1935. gadā latviešu īpatsvars Latvijā bija 77%. 1989. gadā latviešu īpatsvars Latvijā bija 52%. Laikā no 1944. līdz 1986. gadam Latvijā iebrauca un uz pastāvīgu dzīvi palika ap 700 000 iedzīvotāju no PSRS republikām. Arī Hruščova laikam pienāca gals. Komunistiskās partijas augstāko amatpersonu intrigu dēļ viņš tika atstādināts. Šis pārmaiņu mēģinājums, kas nebija vērsts pret padomju varu, bet centās to padarīt humānāku, tika iznīcināts. PSRS aizmiga vēl uz 25 gadiem. Šī ir Dēls teātra ēka, uz kuras telpām mākslinieki pārcēlās 1977. gadā, pašos Brežņeva valdīšanas ziedu laikos. Tas bija laiks no 1964. līdz pat 82. gadam, kad politika pārvērsās par farsu un notika nepārtraukta lejupslīde ekonomikā. Šo laiku mēdz dēvēt arī par stagnāciju. PSRS un Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis kritās, bet propaganda ziņoja par augšupeju un labklājības pieaugumu. Komunistiskās partijas biedri zaudēja ticību komunismu uzvarai un ideāliem, kam iepriekš liela daļa patiešām ticēja. Nomenklatūra, sabiedrības slānis, kam bija īpašas tiesības, Brežņeva laikā sasniedza savas varas un privilēģiju maksimumu. Viņi bija vienlīdzīgāki par citiem pašu pasludinātajā taisnības valstī. Мир меняется и меняется в лучшую сторону. Наш народ, наша партия не пассивные созерцатели этих перемен. Нет, мы активные их участники. 70. un 80. gados dažāda veida partijas komitejās, partijas struktūrās algas bija augstākas nekā, teiksim, citās atbilstošās administratīvā aparāta struktūrās. Bez tam pastāvēja dažāda veida piemaksas pie algām, pastāvēja prēmijas, pastāvēja iespēja garantēti katru gadu saņemt ceļazīmes uz sanatoriem un atpūtsnamiem. Pie tās bija labākas sanatorijas un labāki atpūtsnami. Nomenklatūrai bija arī speciālas slimnīcas, speciālas poliklīnikas, kurās bija labāka aparatūra, tiksim, un arī labāki apstākļi. Nomenklatūrai bija valsts vasarnīcas praktiski garantētas, bija iespēja izmantot valsts autotransportu un tam līdzīgi. Šīs privilēģijas bija daudz un dažādas. Pār zemi priecīgs soļo mais, aicina cilvēkus kļūt labākiem, mudina saprast citam citu. Padomju režīms veicināja kolaboracionismu politiku. Tas radīja tādus apstākļus, lai vietējie iedzīvotāji sadarbotos ar okupācijas režīmu un sniegtu palīdzību tam. Kādas iespējas bija nepiedalīties un stāvēt malā? Mūsu okupācija tomēr bija
dzīve, ja? Dzīve, kur visu noteica šī viena valdošā partija, kura bija iefiltrējusies visās varas struktūrās. Un es teikšu pat, ka ir ļoti uzmanīgi jādomā runājot par šo kolaboracionālismu, jo viens ir šī nodevība pret savu tautu, un tāda bija. Cilvēki, kur nodeva viens otru, man liekas, arī šodien vēl viens otrs būtu gatavs nodot viens otru un tautu. Mēs nezinām, kas notikt, ja nāk šis kritiskais brīdis. Bet otrs bija mēģinājumi izmantot varas struktūras, iespējas, lai palīdzētu savai tautai. Un es domāju, ka arī šādi cilvēki šajā režīmā bija pietiekoši, un vismaz 70. gados mēs jaunieši nācām kopā, un mēs tādu nožēl tā filozofējām, ka, piemēram, latviešiem par maz cilvēku, kas ir kompartijā, jo kompartija ir reāls iespējas kaut ko darīt, jo tā ir vara īstenībā. Un mēs uzskatījām, ka ja latvieši būtu, piemēram, tā kā lietuvieši vairāk stājušies šajā kompartijā, bijuši pie varas, mēs nebūtu nonākuši līdz tik traģiskam asimilācijas procesam, kāds tas notika Latvijā līdz 90. gadu sākumam īstenībā. Visu padomi laiku, bet sevišķi Brežņeva periodā, Latvijā bija cilvēki, kas atklāti pretojās režīmam, noraidoši izteicās pret varu, disidenti. Viņi bija cilvēki, kuri totalitārās sabiedrības stingrās kontrolas apstākļos pauda savu viedokli un pieprasīja Latvijas neatkarību. Obligāti padomju iestādes centās pierādīt, ka cilvēki, kuri protestē, vai kuriem atšķirās viedokļi, ir kaut kādā veidā, teiksim, psihiski vai ir morāli nepilnvērtīgi. Jo nepietiek ar to, ka šie cilvēki bija nevēlami. Viņus vajadzēja vēl arī mēģināt pazemot arī šādā veidā. Gandrīz visi disidenti tika arestēti un tiesāti, sodu izciešot ārpus Latvijas. Izplatīts padomju varas paņēmiens stagnācijas laikā disidentu apklusināšanai bija viņu izolēšana no sabiedrības, ieslogota psihiatriskajās slimnīcās. Viens no pazīstamākajiem tā laika cilvēktiesību cīnītājiem bija Gunārs Astra. Savā drosmīgajā runā 1983. gada 15. decembra tiesas prāvā, kurā Gunāru Astru tiesāja par pretpadomju darbību, viņš teica: "Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs." Teātra diena ir tāda diena, kāda gadā ir tik viena. Pusgadsimtu Latvijā valdīja padomju režīma īstenība. Cilvēki glābās no meliem sagrozītās realitātes, lasot grāmatas, apmeklējot teātri. Tikai mākslas valodā varēja ieslēpt starp rindām kādu domu, ko tiešā veidā paust nebūtu iespējams. Vienīgais daudz maz brīvais vārds. Praktiski tas bija tiešām no dzejas tribīnēm, no teātra skatuves. No dzejas tribīnēm pat brīvāks, tāpēc, ka teātri ārkārtīgi rūpīgi, cik nu varēja, cenzēja kultūras ministrija. Ar dzejniekiem bija savādāk. Dzejnieki, vai ne, viņi gāja, kas saka, bieži vien bez iepriekš sagatavotas programmas, viņi gāja dažādās pasākumos, viņi lasīja arī to, ko viņiem atteicās drukāt. Nu, tā, protams, pēc tam vienam otram bija nepatikšanas, tad vai nu arī to neļauj viņam kādu laiku drukāties, vai citādā veidā tur mazgāja galvu, bet jo tālāk gāja laiks uz priekšu, jo šī ziņā, kas saka, varas ietekme un iespēja palika arvien mazāk. Un, kas saka, un šī te dzejnieku, mākslinieku, kas saka, aktieru un tādu publiku, ja tā varētu teikt, kļūt vien nekaunīgāk. Piesaukšana. Kuries, slīpā lietū mana uguns, kuries, buries pāri senču kauliem, mana sirdsapziņa buries. Kuries, mana tauta, mana duša tur ies, turies, debesīs un zeme, mana nolemtība turies. Par īstu tautas manifestāciju kļuva dziesmu svētki. Lai gan bija jādzied obligātais, padomju ierēģņu noteiktais repertuārs, cilvēki priecājās par iespēju tautai būt kopā. Dziedāšana parasti turpinājās arī pēc oficiālā koncerta beigām un deva spēku ilgam laikam.
Laikā, kad daudziem godīgiem cilvēkiem, arī publicistiem, politiķiem un vēsturniekiem bija jāklusē, kā saudabīgs protests jaunatnes vidū kļuva roka mūzikas festivāls Liepājas Dzintars, kas pulcēja jauniešus no visas Latvijas. Jūra Kulakova ansamblis. Jūra Kulakova ansamblis. Jūra Kulakova ansamblis. Pirmkārt, mūsu mērķis tomēr nebija politisks, bet bija māksliniecisks. Tā bija laba dzeja, tikai latviski un laba roka mūzika. Labu vakar! Ilgi, ilgi! Atcerēsies brīdi šo! Labu vakar! Ilgi, ilgi! Atcerēsies brīdi šo! Ja tu gribēji uzrakstīt jaunu dziesmu, tad viņi bija jāiznes uz Tautas mākslas nama apstiprināt. Tur sēdēja viens cilvēks, tīrs birokrāts, viņš izlasīja tekstu, paskatījās tās notas un uzlika zīmogu, vai tu drīkst vai nedrīkst to dziesmu atskaņot. Tas ir tā pilnīgi, mūsdienās tas ir pilnīgi jocīgi. Tur bija divi. Bija mūzikas konsultants un dzejas. Un dzejas. Manā rīcībā ir tā pavēle, kas tika izdot mūsu pirmā aizlieguma sakarā. Tas ir 81. gada sākumā. Jāatzīmē, ka šī ansambļa izpildījuma manieri, pārmērīgs skaļums, uzvedība uz skatuves, kā arī viņu ārējais izskats, frizūras, kostīmi, tie veicināja īpašas skatītāju kategorijas apmeklēšanu. Tas radīja neciešamus apstākļus un tikai milicijas darbinieku iejaukšanas ļāva pabeigt koncertu. Koncerti, kas bija paredzēti pēdējā dienā, tika atcelti, lai neatkārtotas līdzīgi incidenti. Viena auga, kas tev priekšā, draugu pulks vai zvēru bars, galvenais, lai tevī pašā uzbraucam rocas. Atceroties tās dienas pēc dzelzceļnieku vai ogres tās aizliekšanas, man bija pilnīgi sajūta, es braucu toreiz mašīnas nekāds, nebija brauc vilcienā, man likās, ka man visu laiku kāds līdz mājām pilnīgi pavada. Aizmugurē kaut kāda vai tāda vajāšanas mānija vai kas, tiešām bailes bija tāda. Tagad to atcerēties ir tāda smieklīgi, bet tajā mirklī tas nemaz tāda joka nebija tāda, kā mēs tagad varbūt pasmaidām, tur nekāda joka. Stagnācija ilga daudzus gadus, taču tā nevarēja turpināties bezgalīgi. Jau 70. gadu beigās Padomju Savienībā iezīmējās pirmās krīzes pazīmes. Arī kolhoza sistēma izrādījās neefektīva. Labību nācās iepirkt no rietumiem. Šajā laika posmā tika palielināti izdevumi arī militārajām vajadzībām, jo 79. gadā Padomju armija iejaucās pilsoņu karā Afganistānā. Neapmierinātība ar PSRS kontrolēto sociālismu sistēmu 80. gadu sākumā lauzās uz āru. Pirmā bija Polija, kur neatkarīgā arotbiedrība Solidaritāte sāka plašus nemierus. Tie beidzās ar sociālismu sistēmas un PSRS sabrukumu 90. gadu sākumā. Skaidri mēs redzējām, ka padomju ekonomika, plānveida ekonomika neatbilst situācijai, neatbilst sabiedrības attīstībai. Tas parādījās arī vēl vienā aspektā, ka viena partija nevarēja veidot sabiedrību, attīstīt sabiedrību tālāk, veidot labklājību sabiedrībai. Ka šie drošības institūti, tā saucamie drošības institūti, ilgu laiku turēja sabiedrību bailēs. Bet tad, kad nāk tā kritiskā masa un kad cilvēks vairs nevar piespiest paklausīt ar bailēm, tad vēršas pret sistēmu.